Godīgās atsauksmes par kosmētiku. Jūs varat redzēt, ka es jau sen nefilmēju šādu video. Man sakrājies ļoti daudz produktiņu. Sāksim ar lētāko un labāko roku krēmu, kuru es esmu vispār mēģinājusi kaut kad. Šis ir no veikala Siberika, maksā kaut kur aptuveni 3 eiro. Un šis tiešām ir tāds ļoti labs roku krēms par tik lētu naudu. Mans mīļākais sejas toneris, kuru es esmu jau nopirkusi jaunu iepakojumu. Šis toneris der jutīgai sejas ādai, tas mitrina ādu un arī mazliet ļoti maigi izbalina postakni. 2 šādi matu kondicioneri no Schwarzkopf Gliss. Man laikam visvairāk patika tas melnais. Šo es pērku jau kaut kādas 3 vai 4 reizes un arī pirkšu vēl, jo nesen man tas ir beidzies. Es kosmētikas noņemšanai izmantoju tikai eļļiņas, un šī ir no Skin House ar zaļo tējas ekstraktu. Man ļoti īstenībā patika, netīšām vispār kaut kā atradu šo produktiņu un nezinu, vai pirkšu vēlreiz, bet bija tīri labs. 2 dezodoranti, viens ir no Felča Azura. Es to pirku multumveikalā, vienkārši tīri izmēģināt, smaržo labi. Normāls dezodorants. Un parasti es pērku dezodorantus no Dove, normāli dezīši. Lūpu balzāmi pirmais ir no Eucerin Aquaphor, kas man ļoti patika. Es diezgan ātri to izlietoju, katru vakaru, katru rītu lietoju. Es tiešām ļoti labi pabaro un sadziedē lūpas. Lūpu balzāms no Magrada tam bija ļoti patīkama smaržiņa, un tas deva arī tādu spīdumu lūpām, arī labi ļoti baroja lūpas. Sejas mazgāšanas gēlis. Šis no Bioderma bija mans favorīts, arī lietoju jau ne pirmo reizi. Ļoti labi der jutīgai ādai ar noslēdz uz akni. Sejas mazgāšanas gēlis no Haru Wonder arī der jutīgai sejas ādai, tāds ļoti mīksts, viegli attīrošs, ļoti forši puto un smaržo pēc rīsiem. 3 sakaltušās skropstu tušas no Evelyn man vispār nepatika, viņa kaut kāda pārāk viegla, tā kā pavisam nepamanāma uz skropstām. No Maybelline ir tāda ļoti klasiska, ļoti patika aplikators, un šo skropstu tušu es lietoju arī ļoti ilgus gadus. Un tad mans atklājums, kuru es nezinu, vai var vēl kaut kur nopirkt, no Multiluxa. Skropstu tuša no Lux Visage tiešām ļoti skaisti izskaties uz skropstām, un tā arī ir brūnā krāsā, tā kā iesaku. BB krēms, kuru es lietoju veselu gadu, tas ir ideālā tonī, 21. Light Beige. Man ļoti patika gan pārklājums, gan arī tas tonis ir tāds mazliet pelēcīgs, tāpēc, ka man ir pelēcīga sejas āda, bet tiešām ļoti labs iesaku. Izlietoju arī šādu testerīti SPF krēmu no Beauty of Joseon, kas ir tāds aqua versija. Man ļoti patika, un es laikam gribēšu arī nopirkt pilno versiju, tāpēc, ka šis bija ļoti viegli izmantojams, ātri iesūcas ādā. Sejas krēms no Bioderma Sensitive man arī ļoti patika. Tas ir diezgan tāds ļoti barojošs. Šobrīd man gribēs kaut ko tādu vieglāku, bet šī ir bāze. Šis ir pamats, kuru ir jāizmēģina visiem, kam ir akne. Vēl ir ļoti daudz kosmētikas, tā kā gaidiet otro daļu.